nevaru nepiekrist uzņēmēju organizācijai, darbdevēju konfederācijai, kas saka, ka šajā budžetā nodokļu pieaugums vispirms un taupība pēc tam. Apņēmība veidot budžetu no nulles, apņēmība ietaupīt rezultējusies knapi 100 miljonos pret 850 tiem, ko uzņēmēju organizācijas cerēja, ko arī kāds koalīcijas partners teica, ka tas ir reāls un sasniedzams mērķis. Diemžēl tā nav. Manuprāt, katrs eiro, ko valsts pārvalde iztērē bez mērķa un uzdevuma kā līdzekli kaut kam lielākam, ir pazaudēts eiro. Un tieši tāpēc svarīgi ir ne tikai virsraksti, bet arī kā mēs tērējam naudu. Ja paskatāmies uz aizsardzības finansējumu, pieaugums ir ļoti būtisks – 448 miljoni. Ļoti labs rezultāts budžetam. Bet vai tas būs labs rezultāts aizsardzībai un drošībai, to mēs varēsim vērtēt tikai pēc gadiem. Kā tas tiks iztērēts un cik jēgpilni investēts, un ko tas dos ne tikai drošībai, bet arī ekonomikai, izaugsmei un īpaši pierobežas reģionu attīstībai.